Nu runājam konkrēti. Tad valdības locekļi ar premjeru priekšgalā saņem automātā 20% reprezentācijas izmaksas. Pateicoties tam, piemēram, Augulim, kā ministram pagājušajā gadu summārā alga nevis rēķinātu 12 mēnešos tikai alga, bet vēl reprezentācija kopā ir pēc deklarācijas 115 000. Pateicoties reprezentācijas izdevumiem. Nav tāda reprezentācijas izdevuma ministriem. Nav. Ir. Kādi? Automātiski ir. Automātiski jūs pat nezināt, ko jūs kontā saņemat. 20% jūs saņemat papildus algai. Aptuveni 300 000 gadā. Ministra kabinetam. Un ko? Šuvājos 87 dabūja. Auguls 115 000 gadā. Jā, vajag pārbaudīt. Jā, tur ir 20%, viņš piemaksā tāpat. Ministriem lielāks atalgojums, jā, tur es piekrītu. Nē, reprezentācijas tādu piemaksu deputātiem nav. Nē, te jau ir jāsaprot, nav jau, kā saka, runas par to, ka ministriem nav vajadzīga reprezentācija vai augstākajām amatpersonām, bet tas, ko mēs redzam, ka šīs piemaksas tiek piešķirtas automātiski, nevis par to, vai vajag vai nevajag. Otrakārt, ka tas dublē arī daudz reprezentācijas izmaksas, kas jau ir ministrijās. Mums bija vienkārši ieviešam saprātīgu sistēmu tajā un ietaupam tos līdzekļus, ko var tādējādi arī raidot pozitīvu signālu. Es gribu atgriezties tomēr atpakaļ. Nevienā atalgojuma lapiņā neparādās kaut kāda atsevišķie reprezentācijas izdevumi. Oficiālā publiskā regulējuma Auguļku 20%. Es tev saku, uz konta es saņemu to bez kaut kādiem. Tad atkal jaunums, ko mēs uzzinām. Uzzinām šodien jaunumu. Kā tas tiek noformāts grāmatvediski? Uzzinājām jaunumu. Eksministrs uzzināja jaunumu.